Tas, kas īsti nav parādījies arī tādā publiskā telpā, kāda tad ir valsts prezidentu dienas kārtība. Kas ir tas galvenais vēstījums, ar ko prezidents nāk, jo pagaidām viņš vairāk komunicē, viņš ir aktīvs, un tas ir ļoti labi, bet vajadzētu būt šai dienas kārtībai. Apritējis gads, kopš par valsts prezidentu ievēlēts Edgars Rinkēvičs. Šajā laikā viņš ir daudz braucis vizītēs pa Latviju, ticies ar cilvēkiem un publicējis sociālajos tīklos fotogrāfijas ar kaķiem un suņiem. Vārdu sakot, ir bijis pamanāms. Taču ar atrādīšanos tautai vien prezidenta pienākumi neaprobežojas. Tādēļ lielais jautājums: ko pirmā gada laikā ir paveicis valsts prezidents Edgars Rinkēvičs? Pirmkārt, jāsaka to, ka, protams, Edgars Rinkēvičs bija labi sagatavojies prezidenta amatam, jo skaidrs, ka viņa ilglaicīgā darbība politikā, arī pirms tam strādājot, tā skaitā Pilī un ilgus gadus esot ārlietu ministram, ir bijusi laba bāze tādam solim uz prezidenta amatu. Kopumā ņemot, es uzskatu, ka prezidenta darbība ir pozitīvi vērtējama. Bet gribās pateikt divas lietas. Viena lieta, es domāju, ka tādu ilgtermiņu novērtējumu šī laika gan prezidenta darbībai, gan arī visam mūsu ārlietu resoram varēs pateikt, pēc 5-10 gadiem, jo galvenais uzdevums prezidentam, ārlietu ministram un citiem premjeram, tiem, kas strādā ar mūsu ārvalstu partneriem, ir faktiski nodrošināt šeit ģeopolitisko stabilitāti, lai neatnāk karš šeit. Tas ir virsuzdevums, bet to varēs novērtēt vēlāk. Otra lieta, ja mēs runājam par tādu savukārt iekšpolitiku, tad, protams, mēs redzam, ka prezidents ļoti aktīvs sociālos tīklos un sarunājoties ar dažādām sabiedrības grupām, bet tas, kas īsti nav parādījies arī tādā publiskā telpā, kāda tad ir valsts prezidentu dienas kārtība. Kas ir tas galvenais vēstījums, ar ko prezidents nāk, jo pagaidām viņš vairāk komunicē, viņš ir aktīvs, un tas ir ļoti labi, bet vajadzētu būt šai dienas kārtībai. Ja mēs pieņemam, ka pirmais gads ir tāds, jau var tā teikt, iesildīšanās gads, tas ir pieņemams viss, bet gribētos tajā nākamajā posmā, 2., 3., 4. gadā, kad parādās tā dienas kārtība. Un, protams, kad no manas skatu punkta vislabākais būtu, ja prezidenta dienas kārtība būtu tieši ekonomikas izaugsme. Protams, kad prezidents darbojās tādā satversmes ietvarā, viņam ir savs tas darbošanās lauks, bet neviens jau neliedz, un tas arī tie ir instrumenti, kas ir prezidentam, būt publiski aktīvam, runāt par kādām tēmām un kādu tēmu īpaši, tā var teikt, turēt dienas kārtībā. Jā, un arī ir instrumenti gal beigās par ārkārtas valdības sēžu sasaukšanu. Jo runājot par ekonomiku, tad tas viens no galvenajiem vēstījumiem bija šis vidējā Eiropas līmeņa sasniegšana līdz 2030. gadam, kas man likās simpātiski, bet gribētos tad, kad šī dienas kārtība tika uzturēta. Tā kā tas galvenais novēlējums ir prezidentam uzlikt uz galda savu dienas kārtību. Kas tad ir tas, ar ko viņš plāno iet vēsturē? Tā. Iesaistīts, izsaki viedokli un uzdod savu jautājumu. Arī tavs jautājums var būt lielais jautājums.